Šī vairs nav strādājoša stacija, šī ir ekspozīcija kinorežisorām. Tas ir? Tie piemineklis 24 kadriem. Kādiem 24 gadiem? Nu, viņš bija kinorežisors un kino filmē 24 kadrus sekundē. Kur ir paslēptais 25? Tas tik forši ir. Tev patīk. Viņas ir vakarā, viņas patiešām iedegās. Tev patīk. Toms joprojām brauc kaut kur. Vispār tā dīvainā tradīcija, kad sākam, kad, man liekas, ka Jāņos, ka mums bija pirmais, mēs janvārī pirmajā, mēs nesvinējām īsti jauno gadu, mēs braucām uzreiz 1. janvārī. Un tagad atkal ir līgo diena, kad visi brauc cepināties, saulītēs šašliks un dzer talu, mēs atkal dodamies aktīvi atpūtā, jo šajā brīdī nekur nav principā cilvēki, jo visi ir aizdušies kaut kur citur. Tāpēc 1. janvārī ir baigi izdevīgi braukt kaut kur un Jāņos. Nu, izņemot to, ka tik tārā no centra Jāņos ir pakaļā. Es nezinu. Mini Cooper tikai viena ģimene Latvijā pārvietojas. Čau. Skalīgās brilles arī ir tās savsīgās. Jā, tev arī? Čau. Kaut kur esam tikušies. Noteikti. Un es iepriekš tiekšu vlogā izlielīgi, ka te neviena cilvēka nebūs Jāņos. Un pēkšņi turisti. Eipenē vēl ir pamest kaut kā degvielas kolonu. Tiešām ģeokaši. Rakstīs geokaši izlasīja kokainu. Kā tu to reizi? Es nezinu. Insane in the brain, cocaine in the membrane. Džekam ir flaming diarrhea. Ja Jāņos visi brauc no Rīgas, brauc uz laukiem, vai visi, kas ir laukos Jāņos, brauc uz Rīgu? Vai citplanētieši arī prāto par to, vai ir tādi cilvēki? Vai urānieši domā, ka zemieši tā dara? Ko? Nu kā, citplanētieši viņiem no kaut kāds... Urānieši. Ne, citplanētieši. Mēs esam cilvēki. Mēs esam zemieši. Zemieši. Reāli mēs savajā planētu nosaucam visloģiskāk. Mēs esam zemnieki. Mēs esam zemnieki, jā. Zemnieki. Nu kā, nieki parasti kā zinātnieki, pētnieki, ja mēs dzīvējam uz planētas Zemes, tad mēs esam zemnieki. Zemnieki. Kurš par nosauca planētu par Zemi? Šodien mēs atkal atbraucām uz Vēdzes dabas takām, bet šoreiz mēs paņēmām gumijnieks līdzi un mēs iesvienēs par dabas taku, bet tur, kur tas ūdens čelo pa Vēdzes upi. Tomu mēs iedevu savus gumijnieks, pats iešu basām kājām un bojāšu savus tupelītes. Nu, visi ejam brist. Ejam brist. Viņam ir forši gumijniekos, vai ne? Gribētu jau pārnest pāri? Jā. Tev labāk tā, ka nē, man tāds prieks, es varu iet. Ko? Hēri. Hieri, tev vajadzētu tādas acis uzzīmēt, deg un... Būt hipsters. Jā, viņš žēl, ka nav... Pamēģina šo. Nezīmē. Viņš slapš, ja pagaidz atradīšu baltu. Reku šis zīmē.
Nu tā, savā vietā. Re, kur ir. O, kuču, 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 kuču. Pirmais solis. Tu palīdz ar slapjām biksēm līdzsvaru. Slapjo bikšu līdzsvars. Redz, man vienkārši bail telefonu sadīt. Es varu paturēt. Nu, es jau pārgāju. Nu, re, kādi visi mums cirka akrobāti. Gumpīšu akrobāti. Nu, tāds peizāžs. Un visur lidinās, kur mazas spārītas zilās. Tik skaisti. Jā, nu pasties, cik viņas zila ir. Nu, re, kur zirnekļi skrien projām. O, cilvēki nāk, nu, tur pilns uz zirnekļiem. Nu, re, kur tur visu olu skrien. Domā, viņi mūs sauc par cilvēkiem? Viņi pa zemniekiem uzsauc. Un tad naktī paceļās ūdens, un tad guli teltī. Saka, kaut kas appenēs skalavais. Sām pie durviem skalvējās bēglis. Bēglis skalavais. Viņš cukuru aizdosiet un beidzās kaimiņi. Riktīgi forši te ir. Cilvēkiem vajag... Nezinu, vai cilvēkiem vienmēr vajag braukt uz savām vietām, ko parāda, bet... Nu, mēs jau tagad nospoilējam jau video sākumā pasakot. Es ticu, ka tas būs YouTube nosaukumā, būs rakstījis. Tikai ššš, nesakiet pārējiem. Tas, kas nosaukumā rakstīts. Nešēro, neraiko. Kad vazāties pa tādu upes vidu. Tā taka nebija tik interesanti reāli. Šeit ir pusdienas ēda. Es atradu vietiņu. Spots, upes viducītī. Ir kur kājas nolikt. Nē, nu jauki. Jaukiņi. Nu, iesim vēl tālāk. Bet līdz galam. Varam iet, jo to taisi to savu. Tā kā indiāns. Jā, tas man lai nekož mugurā. Bet nu začotne te. Cik mēs tālu tā iesim? Akmeņi slideni, uzmanīgi. Līdz galam? Līdz Rīgai? Es nezinu, uz kurien teks nepaskatījos, tik gudrs es neesmu. Īv. Te kā neliels ūdenskritums šeit sākas. Tur. Kā ir ūdenskritums? Uzmanīgs slidens. Šeit ir noteikti ļoti daudz akmeņus, kurus var apskatīt. Mazās upēs ir atvari. Dīvains! Tas Indrai speciāli jociņi. Kur jūs tagad līsti cauri vajag? Ko tik neizdarīs vlodziņa labā? Es netieku, man mugursom trauc. Upris iestrēga. Davai, gulēs ūdenī. Es negribu gulties ūdenī.
Nav pārāk dziļi un piesmēl gumiju. Gandrīz tas bija. Tas bija tūs. Jā. Sweet! Ja, tik atcerieties, ja mums viss gabals būs jāiet arī atpakaļ. Te nav tikai kalna, tas apakaļ kalnā uzbrauc. Yeah. Ar to tur, nu, kas vajag slēpotājs. Nē, tā nedara. Tā nevajag. Tā nevajag darīt. Iesim pa sisīšu tā. Tas ir bebrs. Wow. Labi, ka viņš nav mājās, viņš var uzbrukt cilvēku. Koks varens ir. Nu, drīz viņš vairs nebūs. Nu, Riku var redzēt, kādiem te zobiņi ir. Cik liela? Normas tik liels neizskatās. Šķaudotājs. Paskatās. Jā, lietas somā. Šo viņi pēc tam depo tirgo. Jā. Baigi smieklīgi, ja jūs esat. To, ko es gribēju pagājušajā reizē, arī aiziet uz tēt trubai. Apskatieties, kas tur pa vidu ir. Ko jūs te darat? Es tikai te drīkstu nākt. Ejam iekšā trubā! Tā nav sūdu bija kaut kāda. Kas? Nav! Kas tās pa lupatā? Tas pareizais veids, kā iet, lai neslīd. Bet te pārāk dziļi. Jīhā! Tagad James Bonds galā. Ko tu dari? Kājas piesvēlas. That was fun. Upes taku mēs izstaigājām, tagad mēs brauksim apciemot Reini uz Līgom. Paskaties apkārt sev, Mikelson vasarā. Mikelson, paskaties apkārt sev, Mikelson vasarā. Priecmeža aug, Egasmeža arī aug, pēc tam pēc lapām zemenī sarkanās. Priecmeža aug, Egasmeža arī aug, pēc tam pēc lapām zemenī sarkanās. Priecmeža aug, Egasmeža arī aug, pēc tam pēc lapām zemenī sarkanās. Priecmeža aug, Egasmeža arī aug, pēc tam pēc lapām zemenī sarkanās. Psihopāti! Mēs esam atbraukuši pie Reņa. Reka arī pats saimnieks ir. Čau. Čau! Reka to brokastīm. Tāds mārži iekšā.
Tā, jāieslēdz pečka, baigi karsts mašīnā. Pelntrauks. Atceros šos labās pelntrauks, viņas griedās uz rindas. Te ir skrūvītes. Šis laikam bija piepīpētais, jā. Es vēl pa labām pīšām te ir. Šis, man liekas, taisīja bagažnieku. Fuj, nu to tur. Varbūt arī ne. Nē, man liekas, ka taisīja vaļ. Čau. Krišēn. Ervīns. Tur lamus. Es skatos, kas tev tur labumu es esmu vecis. Tas ir Austras vecajiem, vismaz. Nu, labi. Tu esi nākošais rindā. Jā, man jāsariktā jāgāž. Es domāju, pēc pāris gadiem gāzīsim. Ārpēc viņš pilnīgi tā kā Tas ir izklusis no karstuma. Viņiem Saulē. sūdīgi plasmas bija Krieviem, tāpēc viņi tāda arī ir. Nu, jā? Bet rīteņi negriežās, jā? Rīteņi arī griežās. Jā? Jā. Tu izslēdz. Nu, kā priekšēls. Kad smaržas fetiši tad tur vecā mašīnā. Viņai nevis tas tur kociņš ir nevis ar to new car smell, bet old car smell. Man patīk, vienmēr viņas saulē īpaši uzspērs tā smaržo. Smaržo pēc bērnības. Es gribēju teikt, ka mēs precēsimies, brauksim ar šādiem. Mēs jau aprecējāmies. Dēmīt, jāprecās vēl ar vekur kino, kā vajag skatīties kino laukos. Tu nik pulci ir un viss piekarināts. Lauks, čūns un magbuks. Un tas tā kā DJs Reinis tā kā miksmēs tā buk. Tā kā zaļumballē būs. Jā, tas mazais kraps festivāls. Krapfestivāls. Tā bija jāsveikt Reini un beigās Reinis mums pēc, ka mums jābrauc ēst uz Kanti. Un Kanti Reini bija ciet. Bļāviens. Viss šīs dienas vlogs ir beidzies. Varbūt viņš bija nedaudz saraustīts un nevarēja īsti saprast, tāpēc, ka mēs braucām tā teikt, kur acis rāda un domājām nahadu. Ēst mēs nedabūjām. Un tur mūsu līgo boikots bišķiņ izgāzās, tāpēc mums tāpatās nācās cep desiņas un iet veiklā, no ko mēs bijām paredzējuši nedarīt. Tā vienīgais, kas nofēloja. Jo ne Lielvārdē, ne Skrīveros, nekur neviena kafejnīca nestrādāja. Bet tā boikots bija baigi labais. Iztaigājāmies, bija forši. Tā kā paldies, jūs skatījāties, paldies, ka bijāt ar mums. Un visi saka tā. Es gan nerazaņi saka tā, bet mēs visi... Tiekamies jau nākošajā reizē, vai ne? Tās durvis, kurās aizliedz ienākt,